Vadimam Dāna vairs neliktos pievilcīga. Vadims piķer Helēnu Dānas numurā. Feliksu pārsteidz fakts, ka viņam uzradies vēl viens dēls, arī Sviatoslavs Zaicevs. Celies, rīts ir augšā Nebļaujiet. Es esmu te ieradies meklēt savu tēvu, Feliksu Senkovu. Nebļaujiet. Ko tu te multi, ko? Tu man stāstīsi, ka tu esi Feliksa dēls? Man nepārsteidz tas, ka jūs man neticat. Tēvs arī neticēja. Ak tā, cik viņam tu ārlaulības dēls var Tiešām ir vēl kāds? Nu, laikam jau, kā tu te nokļuvi pats? Jēzus mani ielaida. Ak, tad tu pazīsti Jēzu. Jā, vakar satikos ar tēvu, piedzēros, izkāvos. Tā ar Jēzu piepazinos. Un Jēzus tevi te Jā, ielaida. es viņam visu izstāstīju, viņš man noticēja. Labi, tūlīt tu man pateiksi savu vārdu. Un ja te kaut kas būs pazudis, es tūlīt ziņošu policijai. Es neko neesmu zadzis. Bet savu vārdu es varu pateikt. Sviatoslavs Zaicevs. Putniņ, tu man tagad iekriti. Sviatoslavu Zaicevu es pazīstu. Kādu Sviatoslavs Zaicevs? Es esmu Sviatoslavs Zaicevs. Es jums pats varu parādīt. Lūdzu. Paga, bet te tak viens jau bija. Kāds otrs? Viņš teica, ka viņš ir Sviatoslavs Zaicevs. Viņš ir Feliksa dēls. Feliksa dēls. Kāds viņš izskatījās? Nu, kāds viņš izskatījās? Nu, tāds, maza auguma, mati taisni, nekāds tāds. Man tak vieglāk būtu parādīt jums viņa fotogrāfiju. Milda viņus kopā ar Feliksu nofotografēja ar savu telefonu. Tā fotografija ir? Ejam pie Mildas, viņa tepat kafejnīcā ir. Mani sauc Zenta. Slavīgs. Es nezinu, ko man darīt. Vadims nakti nebija mājās. Pa telefonu viņš runāt ar mani negrib. Nu, es domāju, viņam ar to Dānu nav neko nopietni. Viņš katru dienu ar viņu tiekas. Nu, es zinu. Nu, bet viņš ir izdomājis vienkārši kaut kādu mazu romančiku, lai viņš tagad patrako, Pēc tam viņš būs atpakaļ pie tevis. Jā, man tas būs jāpiecieš. Ja tu tagad zini protestes, būs vēl sliktāk. Es kā muļķi parakstīju tos dokumentus, ko viņš man tik viltīgi iegrūda. Nu, bet ja viņš tev par tiem dokumentiem nav neko teicis, es domāju, tā šķiršanās nav nopietni. Tad kāpēc viņš man liek tos parakstīt? Tad, например, lai parādītu Dānai. Tāpēc, ka tad viņa noticēs, ka viņš grib viņu precēt. Tad varbūt tam cits izskaidrojums. Ja Dāna viņu pasūtīs, viņš pateiks, ka tādi dokumenti nemaz nav bijuši. Viņš viņus iznīcinās. Un man pateiks, ka tās ir manas slimīgās fantāzijas. Ja? Davai, nevajag tagad taisīt paniku. Es domāju, ka Dāna papu nedabūs. Viņa nav tik gudra, lai viņu nocepētu un tā aprecētu. Bet ja dabūs, ko tad es darīšu? Paklausies, kur viņš tagad ir? Es viņu redzēju biļardas. Tā es iešu ar viņu parunāt. Būs nevajag. Klausies, es vēlāk nožēlošu to, ka es te sēdēju rokas klēpī salikusi un nedarīju neko. Vadīju noturēt. Silvija. Man tev ir jāiepazīstina ar kādu cilvēku. Sviatoslavs Zaicevs, Feliksa dēls. Kas tie pa figūriem? Kas tā pa māžošanos? Šitais ir īstais, kur ir viņa pase. Iepriekšējais ir bijis Siltvārdis. Es neko nesaprotu. Man teica, ka jums ir fotogrāfija ar to otru, kas te bija ieradies pirms manis. Parādi cilvēkam to bildi, kur Feliks ir kopā ar to Slaviku. Es jau varu parādīt, bet jūs man izskatāties aizdomīgi. Es ļoti labi saprotu. Tas nav nekāds brīnums, ja no gaisa te nokrīt viens pēc otra Feliksa Senkova dēli.
joprojām dusmojies uz Slaviku? Nu jā, nav jau patīkami, ja tev nozog mašīnu, apzog dzīvokli. Ai, pats vainīgs. Kādā ziņā? Nu, būtu viņu audzinājis, teiksim. Nekļūt par zagli. Fēliks, nu beidz dusmoties uz sevi. Tu taču nezināji, ka tev ir dēls. Baigi pašā sajūta, vai ne? Beidz īgnoties, dzirdi? Jā. Es uz pavisam par citām lietām. Par ko? Saprot, kāds nes man cauri. Vakar uzrādās viesnīcā viens tips. Sauc jau par mammu dēlu. Sakās, esam Ko? Sjatuslavs Zaicevs. Ko? Vēl viens? Nu, jā. Vai kā tas ir iespējams? Un kāds man nes cauri? Un atrast to tipu, Haidī. Toča vairs nesmiesies. Nu, ko tu tur ņemies? Būs tev tā bilde? Es nemāku šeit paskaties, varbūt, ka tev iznāk. Vai jūs lūdzu zināt, ka jūs esat saģērbies? Taisni tāpat kā tas iepriekšējais Slaviks, kas te bija. Ko es esmu vainīgs? Man tās drēbes iedeva Murmanskā. Feliksa draugi. Jūs pazīstat Feliks draugus? Ja, es taču nevarēju zināt, ka Feliks pārcēlies uz Latviju. Es viņu meklēju Murmanskā. Opā! Kā jūs viņu pazīstat? Var es atņemt šo bildi pārsūtīt uz šo numuru? Priekš kam jums tas? Ko? Jāiet visu paskaidrot tēvam. Kur Feliks tagad varētu atrasties? Nu, no rītiem viņš parasti ir trenažēru zālē. Labi, tad es iešu pie viņa. Paldies. Kaut kas traks. Tu kaut ko saprati? Nu, pārsūt viņam to. Nu, pagad tūlīt to bildi. Nē, man šitam Slavikam tomēr ir lielāka ticība nekā tam otram. Nē, man tomēr viņš izskatās krāpnieks. Žēl, ka Iezups beidz māju. Viņi tā kā abi divi kopā vakar dzēra. Un Iezups noteikti zinātu kaut ko vairāk. Vadim, tu nemaz netaisies beigt prom. Tev beidzot man ir jāpaskaidro, kas notiek. Serjož, viss ir vienkārši. Aha, tā, jā? Tad tāpēc tu nenakšņo mājā. Got to be. Magnum eiforijā. Lai kur bauda tevi aizvestu. Un izvairies no manis. Nu, es esmu aizņemts. Es redzu, ka tu esi aizņemts. Tu esi aizņemts ar Danu. Nu, što tu nesu? Pirms tam tu teici, ka tu viņai gribi lūgt, lai viņa palīdz Aņai. Tā arī bija. No, Tad es nolēmu, ka man jādabū no Danas naudu, ko viņa saņēma par viesnīcu. un tāpēc jāšķiras. Man kaut kā jāpierāda, ka mani nodomi ir nopietni. He? To jau pa gabalu var redzēt, ka tu esi viņā iemīlējies. Nu, izbeidz. Labrīt. Es uzzināju, kāpēc tu negribēji man ticēt. Atšujies. Citā dabūs pa tauri. Tas... Dabūs pa tauri, ka acis nebūs paveikšanās. Skaidrs? Paklausies! Tas Sjatuslavs Zaicevs, kurš bija atnācis iepriekš. Tas bija krāpnieks. Kā tu to vari zināt? Man pavāri parādīja viņa bildi. Māmuļai piebrauc, jā? Jā. Ir viņa bilde. Nu, es ar viņu iepazinos Murmanskā, kad tevi meklēju. Viņš man piesājās, piedāvāja iedzert. Turpat stācijā. Mēs gan visu nakti nosēdējām, izstāstīja gan par māmuļu, gan par tevi. Par visu. Par to, ko es meklēju, kur es eju. Tā mēs ar tur atlūzām. Un? Nu, no rīta viņš bija pazudis. Viss nozagts, maks, pase, svētbildi. Dzert vajag mazāk nevar turēt. Ko es arī iepriekšējā vakarā nebiju gulējis. Nu, kas tu esi, ko? No kurienes? No ņukšiem. Ņukši. Ņukšis esi, jā? Jā. Kāda ņukši? Jā, ņukši. Lūdzu, novadā. Un māma tiešām teica, ka tu esi mans tēvs. Jūs kādreiz esat strādājusi par auklīti? Labi, izrunāsim, tad tagad atnāksiet. Jā, jau šodien varat? Lieliski, jā, es jūs gaidīšu Petersona kafejnīcā, Petersona viesnīcā kafejnīcā. Jā, cikos jūs varat?
Jā, lieliski, jā. Es jūs gaidu. Jā. Ko tu zināji, ka viesnīcā ir uzradies vēl viens Sviatoslavs Zaicevs, un arī viņš apgalvo, ka ir Feliksa dēls? Manuprāt, viņi abi divi ir krāpnieki un mēģina apčikarēt Feliksu. Liec man mieru. Man ir pašam savas problēmas. Kas ir noticis? Kāpēc? Nekas nav tāds īpaši noticis. Vienkārši Tamārta auklīt, ko es pieņemu darbā, izrādījās ir kode. Kas? Kode dzērs, saprot? Ok, tu nepārspīlē? Es neko nepārspīlēju. Es vakar aizēju mājās, viņa guļ uz dīvāna, izrupījusies, saprot? Jančuks skraida pa dzīvokli. Es nevarēju ātrāk atbraukt. Man nebija dokumenti, man bija jābrauc uz Maskavu, uz Latvijas vēstniecību, uztaisīt dokumentus. Man nebija naudas. Man bija jāizņemās naudu no pilnīgi svešiem cilvēkiem. Labi, ka man vēl viena fotografija ar mammu bija. Jā, es esmu tik raudāt. Es neraudu, es vienkārši izstāstu to, kā bija. Man bija. Saproti, man tos bazars neinteresē. Es tu mazdēls neesi. Nu jā, esi. Ko tur? Pilngadīgs? Esi? Mariju, man tā jaunības kļūda. Kam negadās? Saprot pats. Čiki. Un tu nāc pasaulē. Priecājies, es piedzimis. Ja? Tā kā no mans var neko negaidīt. Es noteikti neko negaidu. Gan jau kaut ko gribi. Es jūs Slaviks pazīstu. Pēc mēneša uzradīsies vēl trešais. Slaviks Zaicevs. Man jau arī likās ļoti aizdomīgs tas viņas CV. Ak, tad tev likās aizdomīgs, ja? Jā. Man gan ļaunākajos murgos tas nerādījās. Paklaut, tev vajag ievietot informāciju internetā, lai pārējie neuzķers. Tu vispār apiec, kas varēja notikt, ja Jančuks būtu uzkāpts uz palodzes. Loks te bija vaļā. Nevajag domāt par to, kas varēja notikt. Labāk priecājies, ka viss ir beidzies ļoti labi. Pu. Es ceru, ka tu viņai pateici, ko tu par viņu domāji. Zinu ko, nav svarīgi, kā tas viss beidzas. Es tagad vienkārši meklēju jaunu auklīti. Viss. Cerams, ka tagad neuzķersies uz tik ļoti labu CV. Tagad ir pieredze, ja? Es pārbaudīšu katru ierakstu tajā CV un likšu katrai no kandidātiem pie pustrubļu. Tādā veidā tu aizbiedēsi ļoti labu kandidātu. Es neesmu traks. Es zinu, ko es daru. Jānis kaut ko ēda? Milzīgs paldies, ka varēja viņu pieskatīt. Nu, ne jau visiem ir tāda kaimiņi. Es vēlreiz piezvanīšu, jā. Nē, vienkārši drošības labad. Paldies vēl. Ko jūs te meklējat? Es atnācu atvainoties par vakardienu. Es nakti slikti gulēju, man mocīja muguras sāpes, un tāpēc es aizgulējos. Bet man var uzticēties, piedodiet, tas neatkārtosies vairāk, bet darbu man vajag. Es ar savu pensiju palīdzu bērniem un mazbērniem. Jūs atkal esat dzērusi? Nē, Un arī melojat vēl? Skreņķiem maz drusciņi ieķēru. Jūs esat alkoholiķi. Es jums neuzticēšu savu dēlu ne uz 1 minūti. Varat iet? Nē? Tad samaksājiet man par to dienu, ko es nostrādāju. Kamēr nebūsiet samaksājis, projām neiešu. Nostrādājāt. Tā ir tā diena, kad jūs izrījāt man leduskapi, nokopāt man barčiku un nepieskatījāt Janci. Par to man būs vēl arī jāmaksā. Ja tas tev ir tikai veids, kā dabūt no Danas naudu, tad kāpēc tu uzreiz to man neteici? Kāpēc mānoties lika parakstīt šķiršanās dokumentus? Gribēju tevi pasaudzēt. Kādā veidā? Es domāju, ka es ar Danu ātri tikšu galā. Un tu par šķiršanas pat neuzzināsi. Un nepamanīšu naktī, ka tu man negūli blakus? Tikai dažas naktis, nu. Bet es tevi mīlu, Silvu. Pārslēdzies, es neesmu nekāda. Nu, ko tu? Tu man netici.
Es dabūšu no Danas naudu un tūlīt sakārtošu papīrus. Un mēs atkal būsim vīrs un sieva. Un to naudu es taču arī tev. Man? Jā. 1 miljonu eiro. Es nolikšu tava kontā. Tu man apsoli. Zubtaņu. Un nemānies. Да ну нет же, нет! Нет! Nu labi, nu tad turpini tālāk strādāt. Bet veids, kā tu ieslāg šo afēru, man ļoti nepatīk. Да мне самому это не нравится. Es tikai uz dažām minūtēm aizsnaudos. Un projām es neiešu, kamēr jūs nesamaksāsiet. Es principā jums nemaksāšu ne santīma. Ne? Nē! Nu tad es paņemšu graudā. Jūs esat aptaurēta! Nu, parunāja ar papu, ko viņš saka. Vadims apgalvo, ka viņam ar Danu tikai biznesa darīšanas, tāda viegla pamānīšanās, lai izdabūtu no viņas naudu. Nu, man viņš saka pilnīgi kaut ko citu. Un tad viņš melo mums abām. Man būtu ļoti interesanti uzzināt, kā tad tur ir patiesība. Pasargā savu atbrijā, lai kur bauda tevi aizvestu. Katram izliegumam un krociātas sajūta 24 stundas. Vadimam ar Danu viss ir nopietni. Šķiršanās parakstu no manis viņš ir izkrāpis, un ar manu laulību viss ir cauri. Es nepieļaušu. Es to nepieļaušu, ka kaut kāda šļuha izbojas manai meitiņai mantojumu. Un taviem diviem arī, protams. Baidos, ka mēs šo draudīgo situāciju esam pamanījuši pārāk vēlu. Nu, ko tad tu tagad vienkārši tā izstāsties no spēlītes? Un tev ir kaut kāda konkrēta priekšlikuma, ko mēs šajā situācijā varētu darīt? Jā, man ir. Vienkārši spēkoina. Pasēdēsim, pagaidīsim, kā iedarbosies vaksācijas kremsiņas buņģiņa. Dažas dienas. Pastaigās varbūt ar netik gludu ģīmi, un tas būs arī viss. Ai, jā, nu ne dažas dienas. Es skaidri zinu. Manam papam viņa patīk tikai tāpēc, ka viņa ir tāda jauna smuka lelīte. A nebūs vairs tāda kukalka ar gludu ģīmi, būs ar tādam grumvam. Un tāda manam papam būtu tošana nav vajadzīga. Jā, tīri dvielīši. Nolieciet lūdzu te. Vai es visu laiku gribēju pajautāt, kādu sejas krēmu jūs lietojat? Jums ir tik brīnišķīga āda, tāda gaisa, tāda. Jā, nu tas ir no dabiskajām izēvielām. Nu, jā, es jau domāju, ka kaut kas smalks. Jā? Ņemiet droši. Varbūt noderēs arī jūsu sejas ādē. Nē, man iznāks tāpat kā ar Lidiju. Es tikai drusku pasmaržoju viņas krēmus, viņa pateica, ka es esmu sabojājis un pieprasīja man drausmīgas summas. Ne. Stāviet! Atdodiet, ko paņēmāt! Nu, ja jūs to krēmu neņemat, es viņu metīšu ārā. Jūs tiešām metīsiet ārā? Jūs tikai neapvainojieties, bet man liekas, ka viņš ir palicis vecs. Nu, bet tas derīguma termiņš uz to nav ko skatīties. Viņi vienmēr raksta ar tādu lielu rezervu un pāris mēneši tas jau nav nekas. Nu, es nezinu, viņš kaut kā dīvaini smaržo. Nu, bet iedarbība tad tāpēc nav zudusi. Jūs gribat? Ņemsiet? Jūs tiešām metīsiet ārā? Nu, es metīšu. Tad dodiet šo. Lūdzu, lietojiet uz veselību. Vai, paldies! Un, ja jums kādu lieku reizi vajag numuriņu iztīrīt vai dvielīšu, tad tikai padodiet ziņu, ja? Tas jau labi. Vai, paldies! Labrīt. Labrīt. Jūs nepateiksiet, kur te ir kafejnīca? Es jūs tūlīt pavadīšu. Es esmu kafejnīcas īpašnieks un bārmenis. Apvienojiet divus darbus? Nu, tāpat jau jābūt uz vietas visu laiku. Kafija varbūt arī brokastis? Man tur sarunāta tikšanās.
gadījumā ne ar mani, Gunār Liepiņa. Jā, arī jums. Es esmu Ilona Tālu un zvanīju par auklītes vietu. Tālu, man ļoti patīkam redzēt jūs tuvumā. Man arī. Iesim, aprunāsimies. Jā, labi. Kas tev tā pa ziedi? Ui, tas nu reiz man ir viens glauns krēms tikai no dabīgām izeivielām. Skaidrs. Ko te no dāmām atkal nocēl to ziedi? Mieriņ, nu kā tu drīksti par mani tā runāt? Fui, man Dana iedeva. Nu, tāpat iedeva, ne pa ko tad tev iedeva? Par labu darbu. Redz, es viņai vienmēr numuriņu iztīru, tīrus dvielīšus aiznes un cilvēks novērtē. Pasmažo, kāds ir. Laiku. Fēns. Pēc vecām olām. Mieriņ, ķērns, tu esi vairāk nekas. Tu neko nesaproti no glaunas kosmētikas un grib man visu prieku sabojāt. Nekas tev neiznāk. Būs jau labi, būs jau labi. Droši sēdieties. Kas jums ir kāju? Nekas īpaši izmežģīja. Sagriezu pēdu. Es jums varu ieteikt labu gēlu. Pāris stundās pāries. Jūs orientēties medicīnā? Jā, pašlaik studēju, būšu bērnu ārste. Bet ko tad jums atliek vēl laika pieskatīt bērnus? Es paņēmu akadēmisko, jāspēlna naudu, lai var samaksāt par studijām. Jā, bet es jau brīdināju, ka es nevarēšu maksāt pārāk daudz. Man kā auklē nav pārāk liela pieredze, tāpēc man arī jūsu piedāvātā summa apmierina. Jūs vispār esat pieskatījusi kādu bērnu? Nu, tikai savu mazo brālīti, mums ir 12 gadu starpība. Tik liela? Jā, es piedzimu mammai, kad bija 18, bet brālis tad, kad mammai jau 30. Skaidrs. Bet ja reiz jūs gatavoties kļūt par bērnu ārstu, tad bērni jums taču patīk? Protams, tāpēc jums arī izlēmu piepelnīties šādā veidā. Ziniet, man liekas, ka jūs jau kam patiksiet. Jūs tā domājat? Jā, man liekas, jūs esat ļoti simpātiska. Paldies par komplimentu. Jā, tā, pagaidiet tā, kas tad vēl? Kā ar alkoholu? Stipros nelietoju principā, kādreiz kādu glāzi vīnu. Brīnišķīgi. Tad es varbūt varētu jūs iepazīstināt ar Janci? Jā. Man ir jāaiziet līdz virtuvei. Savai darbiniecei jāpasaka, ka es izskriešu uz stundību. Labi. Jā, labi. Ieva? Jā. Man ļoti nepaveicās. Es teikšu brauklīt, ka man ļoti paveiksies ar nākamo. Viņa CV kārtīgi izpētīja? Nē, viņa CV nemaz nav jālasa. Kā tā? Viņa ir pilnīgs pretstats standārtai. Saproti, viņai nav tādas lielas auklīšu darba pieredzes, bet viņa ir tieša, atklāta un nemelo. Kur viņa ir strādājusi? Viņa vispār nostādojas par auklīti. Viņa mācās medicīnas akadēmijā par bērnu ārsti. Forši, medicīna mācās ļoti nopietni cilvēki. Vai ne? Un turklāt viņa skaista, jauka un nedzer. Un kā viņa sauc? Vārds nav izskaists, Silove. Izskatās, ka tev viņa ir iepatikusies nevis kā bērnu auklīte, bet gan kā sieviete. Nu, tad es tūlīt būšu brīvs vīrietis. Nē, viss kārtībā. Klausies, tu varētu, es izskriešu uz stundi. Protams, brauc, savādāk tu vispiem nerūpēs par to, ka kāds cits ir nocēlis to tavu skaistu auklīti. Paldies, paldies. Tu mani saproti. Plāts! Zvan policijai. Kāpēc? Ilona nav nospērusi. Tā tavu sapņu aukla? Sveiki, šeit no Petersona viesnīcas. Mums tikko kafejnīcā ir notikusi zādzība.